Starta finiša noteikumi. Sacensībās ar individuālu vai pāri starta pozīcijas pirms sacensību braucējiem tiek noteikts ar izlozes palīdzību, kuru veids pirms sacensībām, laikā un vietā, ko nosaka organizators. Izlozēto secību nedrīkst mainīt ne jaunu dalībnieku, ne aizvietotāju pieteikumu gadījumā. Attiecīgi, ja kāds ir nokavējis savu pieteikumu un viņi tomēr iekļauj sacensību ieskaitē, tad viņš tiek ievietots šo starta protokolu un beigās attiecībā kādā veidā ir saņemts viņa pieteikums, jeb kārtībā. Izlozes kārtība pēc rīkotāja izvēles var tikt mainīt, izsējot dalībnieks saskaņā ar organizātoru noteikto formulu. Tas nozīmē, ka pēc spēka samēriem vai kādiem reitingiem var izlikt konkrētus dalībniekus, kas brauks pirms galvenās sacensību grupas. Klase tiek atvērta tikai tad, ja pirms šīs elites veterānu klases brauciena startē vismaz 5 komandas, tad viņas nav jāpieno, piemēram, sieviešu un vīriešu ieskaitē, vai vismaz 3 komandas junioru klasē pēc IFS sacensību noteikumiem viņa organizētajās sacensībās. Pēc pirmā brauciena starta pozīcijas nosaka pēc iepriekšējā brauciena kopējā pagājušā laika, sākot ar visātrāko komandu un turpināt ar otru ātrāko komandu. Kā arī paziņot par to uzaicinājumā, ja pieteikšanās veidlapā sākuma pozīcijas nosaka pēc viena iepriekšējā brauciena pagājušā laika. Sacensības pēdējās dienas starta intervali var būt identiski ar dalībnieku kopējo pagājušo laika atšķirībām, lai secība, kādā dalībnieks šķērso finiša līnijā, atspoguļot viņu finiša pozīcijas. Tas ir iedzīšanas starts. Visi dalībnieki var sākt braucienu vienā un tajā pašā laikā mazs starts. Sacensībās ir iekļauti izsētie dalībnieki, viņi sāk braucienu priekšējās rindās, bet neizsētie dalībnieki atrodas aiz izsētiem dalībniekiem. Finiša starta koridors tiek iekārtots vairākās zonās. Otrā un nākamo braucienu summa sākuma pozīciju var mainīt, ņemot vērā iepriekšējā brauciena rezultātus, apgrieztais starts, un respektīvi otrajā braucienā pirmie startē lēnākie dalībnieki, un tad attiecīgi pats ātrākais aiziet trasē pēdējais. Šādas kārtību piemēro reti, bet tas nav tā, ka nekad šāda kārtība netika piemērota. Pāri starta sacensības. Pirmajā dienā starta pozīcijas jāizsaka tās izlozējot, un tādā pirmais un otrais numurs startē kopā no paralēlējiem koridoriem. Tas būs pirmais pāris, trešais un ceturtais numurs būs otrais pāris, un viņi startēs laika intervālā, kas ir noteikts pēc konkrēti šī pirmā pāra. Otrās dienas starta pozīcijas jānosaka pēc pirmās dienas laikiem. Tad startēs pirmais pret otru rezultātu, vai arī, piemēram, ja ir 16 dalībnieki, tad pirmais pret 9, vai ja būs 18 dalībnieki, tad pirmais pret 10, otrais pret 11 un tā tālāk. Laika uzņemšana vienāda laika. Laiks tiek uzņemts izmantojot elektronisko pulksteni, nopļaut līdz sekundes 10 daļai bez korekcijas. Uzņemot laiku manuāli, nopļaut līdz pilnai sekundai. Chip-timing gadījumā var izmantot arī sekundes simtaļas, ja tāds ir pieejams. Ja jūs uzņemat ar rokas chronometrāžu, tad tiek uzskatīts par precīzi tikai laiks 1 sekundes ietvaros. Startfiša sacensībās jāreģistrē ne tikai katra dalībnieka laiks, bet, protams, arī komandas kopējais laiks, bet tieši ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka jūs uzņemat katra dalībnieka individuāli uzstādītu laiku trasēm. Ja divu ekipāžu rezultāts ir identisks, tad starta kārtība šīm ekipāžām būs pretēji, kāda tās ir sasniegušas pirmā vai sekojošā brauciena laikā. Ekipāžām vienādiem laikiem visā sacensību laikā tiek piešķirta pati augstākā finiša pozīcija. Ja divi dalībnieki finišē ar vienādu laiku, piemēram, dala pirmo vietu, tad tiek piešķirtas 2 pirmās vietas, un otrā vieta netiek piešķirta, bet tiek piešķirta 3. vieta. Uz piedestāla joprojām atradīsies tikai 3 dalībnieki. Balvu fonds komandām, kas finišē ar vienādu laiku, tiek apvienots un tiek izdalīts proporcionāli tā, lai viņš būtu godīgs. Mazstarts. Mazstarts ir paredzēts dryland sacensībās tikai un vienīgi kanikrosā. Pārējās disciplīnās tas nav atļauts, lai izvairītos no riskiem, it sevišķi no kustīgām detaļām, kas iekūt suņu kājās vai vispār savainot suņus. Ir par šo ilgi un daudz diskutēts, masu starts droši ir tikai kanikrosā, un arī tad viņš ir labi jāizplāno pietiekoši startā
zonai jābūt, lai tomēr suņi ir dzīvnieki un dažreiz ir neparedzami, lai neskatoties to, ka arī dalībnieki ir dusmīgi, bet suņi ir suņi un masu starti ir jāplāno ļoti rūpīgi. Iedzīšanas starts. Otrajā iedzīšanas sacensību braucējām pirmā brauciena uzvarētājs startē pirmais, un otro vietu ieguvušais startē nākamais ar tādu intervālu, kā viņš ir zaudējis pirmajā vai secīgajos startos. Un tā iet uz priekšu, līdz pat pēdējais dalībnieks startē sacensībās. Šāda veida sacensībās ļoti svarīgi ir noteikt iespējamo laika diskvalifikāciju, jo, ja jums tas nav noteikts, tad pirmais dalībnieks sen jau būs finišējis, ka pēdējais vēl potenciāli nemaz nebūs startējis. Tāpēc, nosakot iedzīšanas startu, ir vēlams izvērtēt laika diskvalifikācijas momentu. Starta punkts un laiks. Kamana klasēs ekipāžu starta punkts ir kamana priekšējais loks. Slēpju suņu un kanikrosas klasēs visi ekipāži, ieskaitot suņus, atrodas aiz starta līnijas. Sauszemes sacensībās, jeb Drailandā, skūteru, bikedžerings un velokomandu klasēs tehnikas vienība ir tā, kas nosaka starta līniju, respektīvi velosipēda priekšējais rats nav pāri pār starta līniju. Kā minēts, kanikrosā visa komanda atrodas pirms starta punkta. Obligāts nosacījums ir startējuši ekipāžu pilnībā apstāties pie starta līnijas. Neskatoties to, ja viņi kavē, viņa var startēt savu starta intervālā, bet pirms starta viņai ir jāapstājās. Šie punkti neizpilda, var rezultēties ar diskvalifikāciju. Trases laiks visām ekipāžām sāks paredzēt laikā. Ja viņam ir piemēram noteikts starts 11, tad 11 viņam ir jāstartē. Ja ekipāža neierodas starta pozīcijā te paredzētajā laikā, tad tai vēl ir puse no starta intervāla, lai viņa varētu uzspēt startēt. Ja piemēram tas ir bikedžerings un viņam starts bija 11 un starta intervāls ir 1 minūte, tad līdz 11 un 30 sekundēm viņam ir iespējams iziet trasē, pirms starta apstājoties un dodas trasē. Ja viņš ierodas 11 un 40 sekundēs, tiesneši viņu aizkavēs un palaidīs trasē pēc brīža, kad būs iespējams palaist to starp kādu no citiem dalībniekiem vai arī pēdējiem savā konkrētajā ieskaitē. Un šī komanda šajā gadījumā saņems 3 starta intervāla apmēra sodu, tas būs 3 minūtes. Novēlētā starta ekipāža drīkst startīt tikai pēc tam, kad tai startējuši attiecīgais klases pēdējā ekipāža un pēc noteiktā starta intervāla. Un ir iespējams arī palaist konkrēti dalībnieku starp ekipāžām, ja tas netraucē dalībniekiem. Labais tons ir nokavētājs palaist kā pēdējos konkrētā disciplīnā, bet ir iespējams arī palaist, ja ir pietiekoši starta intervāls starp citiem dalībniekiem. Jau vairāk kā viena ekipāža ir klasificēta kā novēlojas, tad šīs ekipāžas startē sākotnēji ieplānotais secībā šīs konkrētās disciplīnas beigās. Ja ekipāža nokavē ar savu otro ieplānoto startu, tad tā tiek diskvalificēta. Divreiz kavēt nav atļauts. Ja komanda sāk braucienu pārāk agri saskaņā ar paredzētu izbraukšanas laiku un ne vadītājs vai kāds no viņu uzraudzītajiem handleriem to izraisa netīšām, vai tas ir neobligāts nolaidības dēļ, šīs komandas starta laiks tiek attiecīgi koriģēts. Izņemot gadījumus, kas noteikti iepriekš minētajā punktā, komandas, kas apzināti ir uzsākušas laiku pāragri, saņem 3 starta intervālu sodu. Ja kāda komanda startē 5 sekundes pirms sava startā, tad tas ir bijis apzināts lēmums, un par to arī pienākās attiecīgs sods. 2 neapzināti starti nav iespējami, tā būs nolaidība, ja divreiz komanda startēs 1 vai 2 sekundes agrāk, tad pie otrā šāda gadījuma nebūs vairs laika korekcija par 1 vai 2 sekundēm, bet tur ir piemērams gan 15 sekundes, gan potenciāla diskvalifikācija. Ja kādu no ekipāžām neatbrīvo starta koridoru, kas ir noteikti 30 metri pirms nākamās komandas ieplānotas starta, to var diskvalificēt, tā nav obligāta prasība. Diskvalifikācija būs piemēram tajā gadījumā, ja viņa aizkavēs nākamās komandas startu vai ietekmēs to, bet ja viņa starta koridorā būs pagājis malā tā, ka viņa neietekmē nākamās komandas startu, tad diskvalifikācija, kā teicu, nav obligāta.
Ja galvenais tiesnesis nav norādījis citādi, palīdzību starta koridorā ir atļauta, arī pie nosacījuma, ka netiek traucēta citu komandas starta. Finiša ekipāža ir beigus braucienu, kad pirmais komandas suns šķērso finiša līniju, ja viena laika uzņemšanas sistēma nav izziņot citādāk, kā piemēram čips, kas atrodas pie dalībnieku kājas vai uz velokamanām vai citā organizātora norādītā vietā. Un, attiecīgi, ja gadījumā čips ir novietots kaut kur citur, par to ir jāinformē visi dalībnieki, lai viņi varētu sagatavoties finišam, tur mēģināt izsviest ātrāk kāju priekšā finišā vai tam līdzīgi, jo pie chip timinga suns nebūs tas, kas noteiks, kurš ir šķēršojis finiša līniju, bet konkrēti čips. Ja brīvgaitas pajūgs šķērso finiša līniju pirms tā vadītāja un ir veicis visu trasi, tad komanda skaitās finišēs, kad tās vadītājs sasniedz finiša līniju. Ir bijuši gadījumi, kad suņi ievelk pajūgu finišā, un tad ir pierādījumi, kas apliecina, ka šī komanda ir izgājusi visu trasi, un tad pats dalībnieks skrien uz finiša līniju, tad, kad viņš sasniedz finiša līniju, tad attiecīgi tas arī uzskatīts tiek par finišu. Kad starta koridors ir izmantots kā finiša koridors, ekipāža drīkst finišēt jebkurā no joslām. Respektīvi, ja ir bijis duāli starti un, piemēram, mazs starts ar duālu starta zonu, tad var finišēt jebkurā no šīm zonām. Tas, protams, tiek norādīts jau iepriekš, šādi gadījumi nav bieži, bet noteikumos arī tas ir atrunāts. Komanda ar ātrāku kopēju laiku savā klasē tiek pasludināta atzīta klases uzvarētāja. Tas ir arī noteikumos rakstīts, bet tā viņš ir, kas sasniedz minimālā kopēja laiku, tas arī ir uzvarētājs. Vienāda rezultāta gadījumā, lai kāds būtu suņu pozīcijas, dalību rezultāts tiek uzskatīts par neizšķirts, kā jau tika iepriekš minēts. Ja ir šis neizšķirtais, tad konkrētā vieta tiek dalīta un nākamā vieta netiek aizņemta. Finiša zonai, kur ir paredzēta brīvāšu atzīšanas noteikums, stājas spēkā 800 vai 150 metrus, un par to jau tika minēts iepriekš 2. sadaļā.